Līvānos šonedēļ sāka rekonstruēt vienu no galvenajām pilsētas ielām – Dzirnavu ielu, no krustojuma ar Rīgas ielu līdz pat pilsētas robežai, kopumā 780 metru garumā. Remontu veids Sijā Jēkabpils PMK, jau demontēts vecais ceļa segums 300 metru garumā no pilsētas robežas līdz Vidzemes ielai. Tas ir pirmais posms, kuru rekonstruēs. Iela tiek dalīta posmos, lai mazāk ierobežotu satiksmi. Tad, kad pabeigšu šo posmu, tikai tad ķersies pie nākamā? Jā, lai būtu iespējams organizēt satiksmi. Dzirnavu iela ir ceļš ar intensīvu transporta kustību, tādēļ remonta laikā iedzīvotājiem būs diezgan lielas neērtības. Iela ir diezgan noslogota un viņa pilda tādu kā tranzīta ielas funkciju, jo galā ir kūdras fabrika, kas izmanto šo ceļu diezgan intensīvi, un ir arī mežnieki, kas ir valsts meži, privātie, kas izstrādā koksni. Un šeit arī diezgan ir blīvi apdzīvots, tāds mikrorajons un savieno pagājušajā gadā atjaunoto ielu rajonu un tad aiziet uz 2 dārzkopības kooperatīviem. Pašvaldība uzsver, ka tad, ja iedzīvotājiem būs nepieciešams izmantot ceļu, lai, piemēram, iztīrītu kanalizācijas sekas, tas būs iespējams iepriekš vienojoties ar būvniekiem. Tāpat projekta īstenotāji aicina iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret neērtībām, kas saistītas ar būvdarbiem, jo iela piedzīvos pilnīgu rekonstrukciju. Tiks nevien atjaunots brauktuves segums, bet arī izbūvēts apvienots gājēju un velosipēdu celiņš. Tāpat būs atjaunotas inženieru komunikācijas. Gan vājstrāvu tīkla, respektīvi Lattelekoma, elektrība, apgaismojums, lietus kanalizācija, fekālā kanalizācija un daļai ūdensvads tanī posmā, kur nebija izbūvēts. Darbus paredzēts pabeigt tikai nākamā gada rudenī, bet mērķis ir strādāt tā, lai līdz ziemai ielu visā garumā jau sektu asfalta apakškārta. Dzirnavu ielas rekonstrukciju finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, valsts un Līvānu novada pašvaldība. Būvniecības izmaksas ir vairāk nekā 772,9 tūkstoši eiro. Sandra Pēgiļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.